Sveiciens no Nažu darbnīcas. Gribēju padalīties ar mūsu jaunāko modeli, kas, manuprāt, varētu būt populārākais nazis šogad, ko mēs taisīsim, jo tiešām man ļoti patīk. Tā kā par neko citus neesmu tik ļoti sajūsmā kā par šo nazi, un daži cilvēki, kur jau iepriekš individuāli prasīja šo izmēru, ar šo jau strādā, un man personīgi nereāli patīk. Es esmu aizrauts par to, kas mums šeit ir sanācis. Tātad ļoti vienkārši nazis. Šī ir norūdīta tā kā sagatave, respektīvi šeit jau kaut kāds darbiņš ir ieguldīts, bet nazis, kā jau redzat, nav pabeigts. Un tas, ko es gribu šeit izcelt, ir tas, ka šeit asmens garums ir 16 cm, tātad normāls garums gan priekš gatavošanas mājās, gan arī profesionālā virtuvē mazākiem darbiem. Stiprināsies klāt ar rokturi no abām pusēm, tāpēc mums ir arī kniežu caurumi, un svara samazināšanai un balansa, protams, mums ir tehniski urbumi, kuri tad arī to balansu aizvirz vairāk uz asmeni. Un tas, ko es gribēju parādīt, jo šobrīd ir unikāla iespēja parādīt, jo man ir 4 dažādi nažus vietas, kuri tūlītās arī vairs nekad kopā tā neredzēsies, tāpēc es par šo nazi gribu mazliet vairāk izstāstīt un parādīt tās iespējamās opcijas. Tā kā, ja man šo izdodos nobalansēt, būtu perfekti. Un tātad pats vienkāršākais, ko mēs no šī naža varam sagaidīt, ir šāds te visminimalistiskākais skats. Rokturim nepievērsiet uzmanību, tātad nerūsējošā tērauda, stainless steel, tātad asmens, pilnais plakanais slīpējums, skaists saplāninājums uz galu, ļoti plāns pie asmens. Un šajā gadījumā rokturis ir mazliet īpašāks nekā ierasts, bet jā, tātad šī ir viena no variācijām. Paralēli es gribu parādīt šo jauno funkciju, ko šeit salīdzinot var redzēt, ka šim asmenim ir ieslīpēta tāda kā grope, tā palīdzēs ēdieniem, īpaši cietiem dārziņiem nelikt pie asmens, kartupeļi, gurķi vispārējais vienkārši fenomenāli. Tas, kas ir riktīgi forši, ka var dabūt gan vienu, gan otru. Šis ir papildus ekstra šādu veidu ieslīpējums, bet par to visu info sekos. Bet tas, kas ir viņu galvenā atšķirība tieši par rokturiem, ja paskatāties, viņu profilā izstāsta praktiski vienādi, bet no gala šis ir 8 stūris un šis ir ovāls. Un tā ir galvenā atšķirība starp šiem abiem diviem rokturiem, un šīs ir arī divas rokturu formas, ko mēs piedāvājam. 8 stūris un ovāls, kuri paliek konus veidā šaurāki uz asmens galu, un loģiski no gala viņi izskatās arī praktiski vienādi, izņemot mazos stūrīšus. Tātad šie ir divi, un šim pašam variantam, lūk, šeit divas alternatīvas, kad ir iespēja izvēlēties starp stainless steel un carbon steel asmeni. Carbon steel asmenim šeit būs kalta maliņa, otrā pusē interesanta cita krāsa, šeit kalta maliņa, kas nozīmē to, ka šo būs vieglāk kopt, šim būs mazliet stilīgāks skats dēļ kaluma. Tas ir, protams, galvenais jautājums. Citiem patīk, citiem nepatīk. Bet arī šeit 8 stūri, koniski uz asmens pusi, un galvenā atšķirība šiem abiem plakaniem slīpējumiem būs tieši kalums, un tas, no kāda tērauda tas ir izgatavots. Un šeit mums ir vēl viens, kas arī ir interesanti, vēl viens ar ieslīpētu gropi, lai nelīp dārziņi, bet šajā gadījumā šis mums ir 8 stūris. Šis ar gropi bija ovāls. Līdz ar to mums ir šeit uz vietas visi iespējamie veidi. Tātad, ja es varētu šitā viņus paņemt, tas būtu vispār fenomenāli. Tātad, rekur šitā te es viņus arī esmu paņēmis. Un superīgi. Tātad, sākot no šī, tātad ovāls ar gropi stainless steel, 8 stūrains ar gropi stainless steel, bez gropes stainless steel un carbon steel arī 8 stūri. Tātad tik daudz dažādas variācijas mēs varam dabūt ārā no šī jaunā modeļa. Un, protams, ka jūs jau šeit redzat kādus 6 dažādus rokturu materiālus, un rokturu materiāli mums ir vairāk kā 50, līdz ar to šo nazi ir iespējams padarīt absolūti par jūsu unikālu nazi, bet forma superīga, lieliski jūtās uz dēlīša šādā kustībā, ļoti viegls balansēts. Tas, cik viegli ir šie ar iefrēzēto gropi vispār norauj jumtu, nereāli viegli naži.
Protams, kad karbonstils būs bišķiņ smagāks bez gropes nekā ar gropi. Ļoti bieži arī karbonstilu mēs esam mazliet biezāku šeit un ar straujāku sašaurinājumu. Un, jā, tā kā šādi te forši nāži mums tagad arī būs cerams arī kaut kādā brīdī veikalā, bet ja gribās noķert pirms citiem, tad, protams, ka var rakstīt un jau pieteikties rindā, jo ļoti daudz es viņus saražot šobrīd nevaru, jo ir ļoti daudz darba, bet jā, šis, man liekas, būs mūsu 24. gada foršākais modelis, kas ir jaunievedums mūsu nāžu klāstā. Tā kā ceru, ka interesē un patīk, un ja kādi jautājumi droši rakstiet, un tiekamies. Čau!